par šo brīvību ierobežojumiem. Es atceros arī Covid laiku. Ja kādam bija atšķirīgs viedoklis, tu esi tur pilnīgi, absolūti valsts ienaidnieks. Par kādu brīvību mēs runājam? Manuprāt, to brīvības sajūtu mums jau jācīnās, lai mēs atjaunotu to brīvības sajūtu un pārliecību, ka mēs esam brīva, neatkarīga, demokrātiska valsts, ka mēs paši sev ticam. Skaidra nauda zināms simbols tam, bet ļoti atšķirīgs simbols starp bijušām postpadomju valstīm, kur daļai sabiedrības, ne visiem, daļai sabiedrības skaidra nauda asociēs iespējams ar noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizēšanu, iespējams koruptīviem darījumiem vai naudas atmazgāšanu. Tāpat laikā valstīs ar sēnu demokrātiju un brīvību skaidra naudas simbols un pilnīgi cita asociācija. Gan Amerikas Savienotās valstis, pat Rietuma Eiropā daudz valstis, kur redz, ka uzņēmējiem ir skaidra nauda, tad prātā nenāk, tas varētu būt nelegālā ceļā iegūts. Pie mums daļai cilvēki ir pilnīgi cita asociācija.